to gatari es pat neizlēmu iet. Pateica, ka trūkst darbinieku, nosūtīja uz to cehu strādāt. Dēlis bija par plānu, es tā dēli mazliet pastūmu uz priekšu, un tā rezultātē cimds aizskāra to ievilcēju mehānismu un ielika roku līdz elkonim. Darbinieki, kas man bija pazīstami, vienīgi viņi tādi 2-3 cilvēki apjautājās, kā ieti, bet no paša uzņēmuma neviens neapveicājās. Un kā es tagad jau tā teikt gudrāks, zinu, ka darba līgumu dod 2 eksemplāros, bet viņam tajā reizē man pat neiedeva darba līgumu uz rokas, ko vest uz mājām. Operēja tā, lai pirkstu varētu, ar tiem 2 pirkstiem varētu satvert. Visam, kam kaut ko nevarēja, kaut kā atrada savādāku pieeju, kā izdarīt. Ja nācās par jaunu mācīties slimnīcā kreiso roku rakstīt, jo bija līdz skolai politis vairs tikai mēnesis. Uz kurpšņorām es tam klipšiem jau nepārgāju. Vienkārši nevarēja aiziet, vienkārši savilku uz, tā teikt, šņoras un iebāz iekšā botēs. Un, kā saka, jauniem mērniekiem būs jāpārmēri tas novada reformās. Tieši novads mums tur ir, tagad nodibināt, varēs laikam pārmērīt. Mēģināt pierādīt sev, ka tu kaut arī tu neesi, tā teikt, 100% ar īpašībām, no tām vajadzībām. Vienkārši sev mēģināt pierādīt, ka tu to vari. Zentes Mauriņas, arī tas kaut kā varbūt uzrunāt to, ka viņi nepadevās, tur turpināja rakstīt. Es kā vairāk teiktu, ka nevajag padoties. Kaut kā gribēties tādu roku, ka visi pirksti, kaut mehāniski viņiem, bet kaut kā gribētos.